Sauc Mārtiņš Grītsmērs. Kā jūs svinat 18. novembrī? Es tā kā šobrīd, es svinu tā, teiksim, 60 km esmu mērojis no tādas vietas kā Tukuma rajona Engures pagasta, un es tiešām vēlējos redzēt bruņotos spēkus, es vēlējos redzēt daudz to, ko es neesmu redzējis, un to, ko es tiešām vēlējos arī daudz redzēt, un es to esmu arī ieraudzījis. Un kas pats galvenais, ja tā drīkst izteikties, šī diena nebija veltīga, teiksim, kad es tiešām tādu ceļu esmu mērojis, un es skatos staro Rīga, cilvēkiem jau jauks prāts, ziedi, atmosfēra, super. Pa pirmo vienkārši, bet un drīkst palielīties, Jā, protams. Valsts galva arī paspieda redz roku. Un pat tā gadījās, jā, zinies. Šitādu gabalu nevelti brauc, reku tā pats. Jā, nevelti, ko darīt, kā. Nevelti, jā, nevelti. Kāda pats vispār, tu zini, kas ir 18. novembris? Jā, es zinu, 18. novembris ir valsts proklamēšanas diena, kad, teiksim, izcīnīta viss tā lielā ambrāža, ko sauc par brīvību, ja? Un teiksim, arī, ja tā drīkst izteikties uz televīziju vai kā? Nē, mēs tā priekš tevis. Bet, ja tā drīkst izrunāties, galīgi arī par to pašu, jā, brīvību. Labi, lielā brīvība, bet arī, redz, skatāmies, jā, tur nav darba cilvēkiem, nav, tas, teiksiet, kāds tur sakars, bet mums tā viss tā vienotā tā politika, kas ir saistīta ar cilvēci un teiksim, ar to cilvēku saskarsmes no politiķu vīdes. Nav tā, politiķi neveido to atmosfēru, kā, teiksim, vajadzētu realizēt arī tautas vidu, teiksim, tā. Labi, turpināt. Varbūt tu varētu visi latviešiem tā novēlēt kaut ko pateikt, tādu apsveiku. Es vēlētos apsveikt jūs visus mīļotā, godātā tauta ar 18. novembri, un es ticu tam, ka mūsu tauta ir spēcīga, kā mēs to esam pierādījuši, dziedoša tauta, un smelsim spēku gan dziesmā, gan paši no sevis, un būsim vienkārši laimīgi. Karodziņā. Būsim vienam.